Šorīt Latvijas austrumu daļā veidojas pamatīgs apledojums, gaisa temperatūra tur daudziet joprojām ap nulli, līst nelielas lietus un, kā liecina Latvijas valsts ceļu operatīvā informācija, Vidzemē un Latgalē lielākā daļa ceļu ir slideni, lai gan tie tiek kaisīti, apledojums veidojas no jauna, un lai arī gaisa temperatūra tuvākajās stundās paaugstināsies, apledojums uz mazākas nozīmes ceļiem var saglabāties vēl dienas lielāko daļu, un gaisa temperatūra šobrīd ir tātad no 0 plus 1 grāda Latvijas austrumu daļā līdz plus 5 grādiem jūras piekrastē Kurzemē. Dienas gaitā nokrišņu zona Latviju pametīs, un šodien nokrišņu vairs nebūs, debesis skaidrosies un pat uzspīdēs saule, bet saglabāsies brāzmains dienvidu-rietumu vējš 10–15 piekrastē līdz 18 metriem sekundē, bet diena būs jūtama siltāk par iepriekšējām, pēcpusdienā gaisa temperatūra no plus 3, plus 5 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz pat 9–10 grādiem jūras piekrastē Kurzemē, Liepājas un Ventspils pusē. Arī Rīgā debesis šodien skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi, brāzmains dienvidu vējš, bet temperatūra pēcpusdienā būs ap plus 7 grādiem. Un silts laiks saglabāsies arī dažās nākamajās dienās, bet tad atkal mākoņi būs vairāk, debesis pārsvarā apmākušās brīžiem, vietām nedaudz smidzinās lietus, temperatūra naktīs no 0 plus 1 grāda valsts austrumos līdz 6–7 grādiem pie jūras, bet pēcpusdienās no 2–3 grādiem Vidzemes austrumos un Latgalē līdz 8–9 grādiem Kurzemes rietumos. Ir 7:03 minūtes.